Taču jau kopš pavasara biedrība Dzīvnieku brīvība cīnās pret ziloņu dresētāju Larsu Holšenu, kuram pārmet cietsirdīgu izturēšanos pret šiem lielajiem un majestātiskajiem dzīvniekiem. Vēl biedrība pirms kāda laika publiskoja medijos arī video, kur redzams, kā kāds dzīvnieku kopējs iekausta ziloņus. Taču, neskatoties uz protestiem, Rīgas cirks nepārtraucis vienošanos ar Larsu Holšenu, un vēl 27 izrādēs mēs lielos dzīvniekus redzēsim. Ar dzīvniekiem un viņu kopēju un dresētāju Larsu Holšenu tikās Madara Rudzīte. Dzīvnieku cirki ir nežēlīga dresūra, zvēru psihiskās saslimšanas, pāragra nāve, piespiedu mūža ieslodzījums šauros sprostos pie ķēdes. Tā pārliecināta biedrībā Dzīvnieku brīvība. Dzīvnieku aizstāvi kultūras ministrijai nosūtījuši vēstuli, kurā aicina izvērtēt, vai Latvijā vajadzīga šāda cietsirdīga kultūras forma. Ministrija atbildi pagaidām vēl gatavo. Konkrētais Lars Holšera cirks izpelnījās starptautiskās sabiedrības uzmanību tieši ar to, ka tika dokumentēta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Taču es vēlētos uzsvērt, ka tā ir drīzāk norma dzīvnieku cirka izrādēs. Šāds cietsirdīgs dresūrs pastāv visur, un jautājums ir tikai par to, vai konkrētais dresētājs ir dokumentēts un pieķerts šādā izturēšanās, vai arī cirkam ir izdevies šo patiesību rūpīgi slēpt. Neskatoties uz skandālu medijos, Rīgas cirkā apmeklētāji netrūkst, lai arī rīdzinieki bez dzīvnieku cirka labprāt iztiktu. Es speciāli nekā aktīvi nereaģēju uz to, es vairāk mīlu savus suņus vienkārši. Jums ir suņi tā? Jā. Tos dresējat? Ne, viņi dara visu, ko grib. Kāp uz galvas, un gultā guļ un visu, ko vien viņi vēlās. Viņi ir tādi paši kā es. Manuprāt, tur točni 100% ar dzīvniekiem izturās slikti. Man sevišķi laba nav attieksme pret cirku, man nesevišķi patīk. Lūk arī divas ziloņu dāmas no Šveices. Lars Holšers ar šiem dzīvniekiem strādājot jau 12 gadus. Uz pārmetumiem par video redzamo vardarbību pret saviem audzināmajiem Latvijā atbildot jau 8. reizi. Tas bija darbinieks. Viņš strādāja Lielbritānijas cirku, kur viesojāmies. Parasti uzturoties kādā cirku, dzīvniekus baro un apkopja vietējie kopēji. Video redzamo vīru nekavējoties atlaida. Ziloņu novešana līdz vājprātam, kas izpaužoties kā mīņāšanās no vienas kājas uz otru, Holšers skaidro ar nepacietību gaidot kārtējo maltīti. Ja mēs paskatāmies zinātniskajā literatūrā vai speciālistu atzinumos, visur kā vienā ir redzams, ka šo te lielo savvaļas dzīvnieku problēmas, labturības problēmas ir neatrisināmas principā cirka apstākļos. Rīgas cirka vadītāji uzskata, ka dzīvnieku aizstāvi cenšas no mušas izplūst ziloni. Paldies, tas ir baigi labi. Un mēs ar viņiem turpmāk sadarbosimies atkārtot, tāpēc, kad mēs jau pārliecinājāmies pavasarī, ka viņu sāktā kampaņa par cirka tēmu mums reāli palielināja konkrētas izrādes finanses ieguvuma trīskārtīgi. Un šobrīd arī viņa sāk mūsu reklāmu, mēs viņu turpinām. Tikmēr daudzas Eiropas valstis, piemēram Beļģija, Austrija, Grieķija, Slovēnija un citas jau atteikušās no dzīvniekiem cirkā, izvietojot viņus speciālās nebrīvē augušo dzīvnieku saudzētavās. Rīgas cirks šādas pārmaiņas neplāno. Madara Rudzīte, Edgars Bite, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.